Savulaik daudzās Latvijas pilīs un senajās muižās tika izvietotas skolas, un iespējams tieši tas daudzas no šīm ēkām ir paglābis no iznīcības. Plāksnīt pie Valmieras valsts ģimnāzijas ārdurvīm vēsta, ka arī šī celtne ir kultūras piemineklis, un tieši tāpēc šodien šeit notika dažādi pasākumi, kas veltīti Eiropas kultūras mantojuma dienām. 53. gada absolventi stādīja šo ozolu skolai, lai šis ozols aug tikpat varens, kā ir ozoli visā Latvijā, kas ir stādīti no labas sirds un vēlot labus darbus. Un šodien mums ir gan atklājama Vidzemes ģerboņa izstādi, gan ir tālāk tēlniecības izstādes, gan ir skola pastkartēs, gan ir daudz citu dažādu notikumu. Tagadējā Valmieras valsts ģimnāzijas ēka pagājušā gadsimta sākumā izmantota skolotāju semināra vajadzībām, un vēl līdz pat mūsdienām šī ēka kalpo izglītībai. Nama arhitekts to veidojas īpaši krāšņu, burta formā ar vairākiem turnīšiem un greznām pagraba velvēm. Tomēr laika zobs bija darījis savu, un lai ēkā arī turpmāk varētu atrasties skola, aizvadītajā gadā tika uzsākta nama rekonstrukcija, kas te jau noslēgusies. Jūs redzat, ka skolā ir nomainīti durvis, nomainīti logi, veidots viss tas ir autentisks. Tālāk ir sakārtot skolas hidroizolācija, restaurēs dažādas telpas un vienkārši skola ieguvuši pilnīgi jaunu seju. Skolas direktors uzsver, senā celtne prasa savu, un par ēkas uzturēšanu ir jādomā nepārtraukti, lai to īstenotu, tā kā nereti saukti pedagogi, vecāki un arī skolas bijušie absolventi. Mums ir laimējies tas, ka mums arī skolā sākot paudzēs skolotāji saglabājuši kontaktu absolventi, un ka mums tā nav nekad bijusi problēma, jo mums vienmēr ir palīdzēts, pašiem to darījuši. Un es domāju, ka tā ir tā svētā lieta, kad, ja mēs esam skolas vadība ienesēt pedagogi, tad arī ienesējam skolēnus, un tad arī šī lieta notiek. Veicot remontdarbu, ēkai nomainīti logi un arī durvis. Tomēr Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti ir gandarīti, ka daudzas no šīm detaļām ir saglabātas un eksponētas skolas telpās. Mums kā pieminekļu sargātājs mēs gribētu redzēt varbūt vecos vēsturiskos logus atrestaurētus, bet saprotot prasības izglītības iestādēji un arī nepieciešamās, izmaiņas, lai celtu šo ēku energoefektivitāti, tad tas, kas ir paveikts, ir, protams, paveikts godam. Šajā ēkā ir ļoti daudz saglabājies, gan vēsturiskais planēts, galvenais vēsturiskā fasāža apdara, jo šī te ir ļoti grezna celtne. Fasādes, dzelteno ķieģeļu fasādes ar sarkano ķieģeļu rotājumu ir īpaši izcils. Kultūras pieminekļu sargi uzsver, lielākoties tieši tas, ka senajās celtnēs ir izvietotas mācību iestādes, tās ir glābis no bojāējas. Jo, ja tā ir skola, tad ēka labāk vai sliktāk, bet viņa vienmēr būs apdzīvota, viņa vienmēr būs saglabāta un uzturēta kaut kādā kārtībā, salīdzinot ar ēku, kurā varbūt tika izvietotas 5, 10 vai dažāds skaits kolhoznieku ģimeņu. Bieži vien to arī uztver tieši kā potenciālu, kā iespēju audzēkņos audzināt interesi par vēsturi, audzināt personības tādu radošu attīstību. Un izprotot šīs vērtības un saprotot, ka ir interesantāk mācīties skolā, kas ir īpaši, kas ir vēsturiski ar savu seju, ar savu garu, nekā vienveidīgā citām ēkām līdzīgā skolā. Īpaši daudz šādu piemēru, kad skolas ir glābušas vēsturiskās celtnes, esot Gulbenes pusē, jo, lai cik skumji tas nebūtu, mūsdienās daudz sliktākā stāvoklī ir vēsturiskās ēkas, kas atrodas privāta īpašumā.